Bet šī izstāde ir nedaudz citādāka. Kaut gan arī visas fotogrāfijas uzņēmas iekštelpās, un mēs tajās fotogrāfijās varam redzēt, kā saka, diplomātiskās dāvanas, bet vērojot šo izstādi, mums nevajadzētu iedziļināties tik daudz priekšmetos, bet vajadzētu skatīties uz fotogrāfiju kā uz mākslas darbu, lai varētu saprast, ko šis priekšmets, ko mākslinieks ir fotografējis, kā tas atainojies un skatāms fotogrāfijā un ko šis priekšmets mums var pavēstīt caur fotogrāfiju. Jāsaka, ka Henrijs Dunkers ir pieredzējis fotogrāfs, sadarbojies daudzos projektos, ir brīnišķīgs ainavists kā fotogrāfs, ir brīnišķīgs portretists kā fotogrāfs, bet jau pirms 5 gadiem pievērsies ir fotografējot iekštelpās. Un konkrēti šīs fotogrāfijas ir tapušas gan prezidenta pilī un pils remonta laikā vēlāk Melngala namā, Saeimā un ministra kabineta telpās. Es muzeja vārdā gribētu apsveikt mākslinieku ar šo projektu. Šeit ir vairāk cilvēki no komandas, bet ar to iepazīstās pats mākslinieks. Es gribu pasniegt dziedas viņa kundzei, jo viņa vienmēr atbalstīs arī pie šī otrā objekta. Pie otrā projekta ir bijis kundzes atbalsts. Tagad dosim vārdu pašam māksliniekam, lai viņš var iepazīstināt ar izstādi un pastāstīt nedaudz kaut ko par to. So the background for this kind of work goes, we have to reel back about 5 years when I started working on this, my previous project, Studio Kapsēt. Pats sākums bija šim projektam tad, pirms 5 gadiem, kad viņš sāk strādāt pie Studio Kapsēta projekta. And that's, for this Studio Kapsēt, I was photographing ordinary household objects of belonging to various people near here in Kapsēt. Un šajā projektā viņš fotografēja parastus priekšmetus, kas piederēja Kapsētas iedzīvotājiem. And then in 2014, I got an invitation from Orbita, from Vladimir Svetlov and Anna Volkova. They asked me if I would be interested in doing this kind of similar project on these protocol gifts here in Latvia. Un 2014. gadā Dunkers saņēma ielūgumu piedalīties Orbītas organizētajā projektā dāvanas pēc protokola, ko jūs varat jau redzēt šeit. And I would actually like to invite maybe Vladimir and Maira. Would you care to come here as well? Vladimirs Svetlovs un Maira Vilgava. Vēl komandā ir Anna Volkova. Kurā, diemžēl, saslimā un šodien nevarēja atbraukt, bet kāpēc bija ideja aicināt Henriku uztaisīt šo bilžu sēriju, un tas bija šīs bildes sērijas sākums, kuru mēs varam vērot arī talka izdevumā, kas ir pie ieejas un kas varētu būt šobrīd kā izstādes kataloga aizvietojums šāda brīdī. So I would like to thank Vladimir and Anna for the invitation, and I would like to thank Maira for research work and managing all the text wall, around this text wall side about this, and also I would like to thank the Minister Cabinet and Saeima and the President's Chancellery for the opportunity to photograph. Actually, I went 2 times in Saeima. I also, when we decided to have this exhibition, I decided to go again to Saeima to make it pictures. Liels paldies